Ja ir nepieciešams izveidot filmiņu un vēlēšanās to darīt telefonā, tad labi noder programmiņa CapCut. To var lejuplādēt no Play veikala vai arī Apple atbilstoši no Apple Store. Protams, ne viss rīki ir pieejami bezmaksas versijā, bet diezgan labu filmu var izveidot arī bezmaksas versijā. Tātad mēs ņemam New Project, izvēlamies, vai tie būs foto vai video fragmentiņi, kaut kādi, ko mēs liksim kopā. Pieņemsim šos 3 izvēlos video un vēlos arī papildināt ar kādu fotogrāfiju, piemēram. Tad, kad man ir izvēlēti izejmateriāli, spiežu Add un sāku rediģēšanu. Ja man ir vajadzīgs apgriezt sākumiņu kādam kadram vai beigas, ar peli uzklikšķinu uz tā kadra un izmantoju split, kas sadala kadru vairākos gabaliņos, un šo nevajadzīgo, piemēram, es varu ar delete izdzēst. Līdzīgi ir arī ar fotogrāfijām, bet fotogrāfijas mēs varam vienkārši nevis griezt, bet atzīmējot ar pelīti viņu, vai pirkstu pareizāk sakot, ja jums nav skarienjūtīgā pildspalva, vienkārši uzejam uz maliņas un pārnesam viņu uz mazāk sekundēm. Parasti attēlu liek nedīži ilgāk par 1 sekundi, jo mums patīk dinamika, lai kadrs kadru nomaina. Redzat, attēlam šeit paliek tukšas maliņas, un filmā tas neizskatās glīti, tāpēc vajadzētu palielināt, kaut kā rediģēt uz augšu, uz leju, uztaisīt lielāku, ar 2 pirkstiem mēs to varam izdarīt, lai skaisti tomēr kadrā iekļaujas attēls un nav melnās malas. Tad tas par attēlu. Ja ir vajadzīgs pievienot tekstu, tātad mums ir teksts, mēs add tekstu izvēlamies, uzrakstam virsrakstu, varam to palielināt, ja vajadzīgs, un pamainīt atrašanās vietu. Un tālāk jau ir visādi stili, efekti, ko noteikti arī var izmantot, lai piešķirtu kaut kādu dinamiku atbilstošajam tekstam vai animāciju. Ja tad skatāmies tur, kur nav pro, tas mums papildus neko nemaksās, un ņemam šādu te animāciju. Tātad visi rīki pieejami, pētam, skatāmies, kādu tekstu jūs gribētu kaut ko varbūt pamainīt. Stilus var izvēlēties, ja šeit dažādi pieejami fonti, arī dažādi. Skatāmies, lai latviešu burti korekti rādās, ne visi stili latviešu valodā ir piemēroti, tāpēc vienmēr vajag pārbaudīt. Pieņemsim, ka ir ok. Tātad arī virsrakstu mēs varam tuvāk, tālāk pabīdīt, cik ilgi mēs gribam, lai viņš ir kadrā. Tālāk mēs varam pievienot pārējas dažādas. Šeit klikšķinot uz savienojuma vietu, sameklēt kaut kādas interesantākas pārējas, kuras mūsu filmiņai varētu noderēt. Principā tas arī ir viss pats pamatiņš filmiņas veidošanai. Nevienmēr ļoti vajag pārcensties ar efektiem. Viss atkarīgs ir no vajadzības. Coverīti var pievienot, tātad tas būs pirmais kadrs, kas parādās. Un ir jāskatās, vai jums vajag skaņu, kas ir pie video, vai jūs liksiet citu pavadošo tekstu, vai nu ierunātu, vai nu audio, kādu varbūt mūziku. Ja skaņa nav vajadzīga, mēs atzīmējam to kadru, kuram mēs fona skaņu gribam noņemt, un ejam uz volume un noņemam nost. Varbūt gribam klusāk pataisīt vai skaļāk, arī tādas iespējas šeit ir. Es noņemšu, jo man būs cits pavadošais audio. Tātad atzīmējam
un mainam, jeb noņemam skaņu. Arī ātrumu varam regulēt, jo reizēm gribās lēnāk, reizēm ātrāk. Tad atzīmējam kadru, kuram gribam regulēt ātrumu, ņemam speed un vai nu samazinam, vai nu palielinam, atkarībā no situācijas. Tālāk, kad šīs pamatlietas ir saregulētas, mēs tepat varam veikt arī noformēšanu ar filtriem vai adjust, kad precīzi uzliekam spilgtāku kontrastu, tad parediģējam kadru, lai nav atsevišķi tas jādara, vai nu filtrus liekot virsū, jau gatavos arī var veikt izskaistināšanu kadru. Tad šobrīd es stāstu pamatlietiņas, sarežģītās lietas šī video nebūs. Šis ir pamatlietas elementāru filmiņu veidošanai. Protams, ir stikerīši dažādi, kurus jūs varat uzlikt akcentiņiem. Pieņemsim kaut kādu nebūtu, es uzlieku, samazinot. Nezinu, protams, šeit viņi neiedaras, bet idejai. Un tad pavadošā mūzika, pavadošais teksts. Ja mums ir padomā kāds audio, mēs varam vai nu izvēlēties no esošajiem, vai nu spiest uz mapīti un sameklēt no tā, kas mums ir telefonā lejuplādēts. Vai nu uz rekordu un uzreiz ierunāt fona skaņu. Tad arī tāda iespēja ir. Un es ņemšu sound un paņemšu no mapītes from device, nevis no šīm, bet kas man ir, piemēram, kāda skaņa man ir telefonā saglabāts audio. Tātad es pievienoju. Audio tieši tāpat var apgriezt sākumu beigas, ja vajag, kā mēs to daram arī ar pārējiem elementiem video filmiņas. Un mēs varam pataisīt skaļāku vai klusāku. Piemēram, šeit man beidzas filmiņa, tad te man ir jābeidz. Uzspiežu split, izdzēšu beigu daļu, un šeit, ja es vēlos, lai lēnāk, pareizāk sakot, lai klusāk beigas ir filmiņai, vienmēr noklusinam, tad var šeit izvēlēties fāde, un fāde out būs tātad, ka beigas paliek klusākas. Tieši tāpat fāde in, ka sākums no klusa paliek skaļāks. Tad arī šo mēs regulējam, eksperimentējam un skatāmies, kurā brīdiņā varam redzēt, ka mums ir pielikts klāt klusāks efektiņš, tad parādās šī te zaļā līnija. Nu tā, filma ir gatava. Ja kaut kas nepatīk, visu var pārtaisīt. Kur bultiņa atpakaļ var patīt arī atpakaļ vai uz priekšu kādu darbību, ja netīšām kaut kas ir izdzēsies. Un nākamais solis ir saglabājam, jeb lejuplādējam ar šo te bultiņu uz augšu. Uzspiežam un gaidam, kad filma eksportējas MP4 formātā. Filmu var uzreiz kopīgot kādā no sociāliem. Es vienmēr ņemu DAN, saglabāju to vispirms telefonā. Arī šeit projekti jūsu saglabājas. Un, ja es aiziešu uz savu galeriju, tad es redzēšu, ka man ir šī te filmiņa saglabājusies. Lai izdodas interesanti video!